Ātrumlaivas. Vai jūs zināt, kas tas ir? Nu, ja redzējāt mūsu iepriekšējo raidījumu, tad nojausmi jums ir un varam iet tālāk. Bet tie, kas neredzēja, var sākt satraukties jau tagad. Tātad īsumā mēs ar Rallycross pasaules čempionāta dalībnieku Reini Nitišu sarunājam sacensties disciplīnā, par kuru mums nav nekādas iepriekšējas pieredzes. Tātad uz ūdens. Pirmajā piegājienā mēs tikām pie salīdzinoši saprotamiem braucamajiem, kuriem nebija drošības jostu, nebija, protams, bremžu un nebija mums arī nekādas ticības, ka viss tā padarīšana neuzplīvos virs ūdens taisnajā gabalā vai neapgāzīsies uz riņķa līkumā, kā tas ir bieži redzēts pie televizoriem ātrumlaivu sacensībās. Mēs bijām pamatīgi satraukušies vai izklūsimies no šīs afēras sveikā. Pulss vizinoties laiviņā pa Daugavu mums uzliec līdz maksimumam. Mēs paskatījāmies aparātos un noskaidrojam, ka Reinis ir pasākumu ņēmis baigi nopietni. Viņa pulss kādā brīdī laivā bijis virs 200 sitieniem minūtē, bet es biju sabijies līdz 170. Kaut kā nekas tāds fiziski smags nebija jādara. Jāsēž laivā un jāmēģina noturēt pedāli grīdā. Tas tā nevar būt pārāk nogurdinoši, vai ne? Nu, lūk, bet iznākot krastā, mēs noskaidrojām, ka ar šādām laivām brauc arī meitenes. Nu, labi, viņi nav daudz, bet tomēr ir. Man vienmēr gribējies pārbaudīt, vai es to varu. Un maza būdama, par cik meitene, neļāva man tajā laivā kāpt. Nu, tad tagad liels cilvēks var izlemt. Un šī man jau ir 3. sezona, tad tā arī gāžam. Un cik gados tu iekāp laivā? 27. Tu tik ilgi tev neļāva? Teici, maziņš vēl, ja? Maziņš vēl, jā. Nu, ja tu 3 gadus jau ņemies, kādi tev tituli jau ir nopelnīti? 3. vieta Baltijas čempionātā, 3. vieta Latvijas čempionātā, nu, un tad šogad cīnamies līdz galam pilnu sezonu. Bet taču nav nekādā tantiņu ieskaitēts, vienkārši ir ar visiem večiem kopā? Ar visiem večiem kopā. Es esmu vienīgā meitene Eiropā, kas brauc šajā klasē. No tā, ka tie onkoļi raud, ka tu parādījies? Nu, bija ar viņiem grūti sākumā. Mūsu smaidi no sejām ātri pazūd, jo viesmīlīgie sportisti par katru cenu grib mums iedot izbraukt ar otru laivu. Mēs ar Reini saskatāmies un abi saprotam, ka labprāt bez šī gājiena iztikt, taču nav variantu, būs jābrauc. Pats pirmais ieguļoties iekšā, kur ir šito uz rokas, jā, nofiksējam. Ieguļamies iekšā, es tur roku šitā, kur uz gāzi, 2 galvenās vietas. Nekad nelaižam vaļā stūri. Ja ir vai bail, vai liels prieks, vai jebkura cita emocija, varam atlaist gāzi vai nomīt pilnu, bet nekad nelaižam vaļā stūri. Un ručka vienmēr vai nu pilna, vai atmesta. Pilna vai atmesta. Tagad mēs ieguldam tevi pirmo iekšā. Kāp virsū? Tā. Pamazu, lai šitā te braukt. Jā, ir tāda lieta, ka tu kaut ko var saspiest ar prātu. Viena kāja tev ir pedāli iekšā, labi? Šitā ir? Nē, tā ir tikai pret pedāli. Nē, atpakaļ. Nē, kāju. Un tagad ar šito nospied. Un čiks nospied un čik klauna palaid vaļā. Tagad tas bija izpūtēji? Tas ir izpūtēji. Tos izpūtējis to vajag kad tu piebrauc pie līkuma, iedod viņam ročku, tu lēni tur. Tā kā braukt bez tiem izpūtējiem? Nu, teorētiski var. Bet, ja jūs, teiksim, līkumā dodat virsū ručku un viņš gurst, tad viņu nospiež un plauna palaiž vaļā. Viņš tajā brīdī dabūja uzgriezties. Tas ir kurš pedāls? Labās kājas pedāls? Labās kājas. Es tevi guldīšu atsevišķi. Es tāpēc arī vienkārši prasa, lai Reins ar savu. Ja es izējā iedodu pilnu un viņš gurst, es čuču tad pedāli. Kāju. Jā. Ar šito te netīšām automātiski pavilku. Tas it kā nav nekas traks. Redzi, man šit atbalstot, tas griešanas neņķis. Tev būs šit te veste. Un tu balstīsies uz krūtīm. Dalkons būs brīvs, ne? Jā, tikai ņem visā veču plaukstā iekšā, jā. Paņem, aizgriez līdz šeit un atpakaļ. Nu, nav tik traki. Nu, nav tik traki. Ja uz vestes atbalstās, tad smuki, jā. Jā, tu būsi augstāks. Ja pietiek dūma mierīgi, jo ūdens mierīgs, dzinējs jums būs lejā. Ja viņš pat sāk taisīt, nu risks ir, kā vai saka, tik maza daļa, jā, ka kaut kas var notikties. Es nezinu, uz ko mēs esam parakstījušies. Baigs mierīgs nav, vai ne? Galīgi nē.
īpaša sajūta, kad tu tūri pilnu gāzi, kuru nedrīkst atlaist vai dozēt, lido pa ūdeni 150 km/h un saprot, ka neko nespēj ietekmēt. Paliek tikai cerība, ka viss būs labi un mierinājums, ka tev tomēr ir pieticis dūšas to gāzi noturēt līdz galam visas taisnes garumā. Ātrums uz ūdens ir tik ļoti kaut kas cits nekā mūsu pierastais asfalts, ka mēs ar Reini saprotam, ka te nekāda nomērām sacensība no starpā nesanāca. Labi ir tas, ka jūtamies kā armijas biedri, kas kopā pārdzīvojuši kauju. Šitas vergs ir pilnīgi otrādi nekā jebkas, kur iedomāties. Pirmkārt, tu brauc guļus uz vēdera, otrā gāze tev ir pilnīgi nospiesta, vai arī pilnīgi vaļā, un tagad viņi no pilnā ātruma palaid pavisam vaļā, tu esi sajūta, ka tu viņi iedursies ūdenī un ilgi metīs kūleņus, bet dīvainā kārtā tas nenotiek. Nekādi refleksi, kas tev ir bijuši braucot, nedara, lai vadītu šito transporta līdzekli. Visi jāmācās no jauna. Tas ir sasodīt sarežģīti. Ja arī jūs aizrauš šis stāsts par ātrumlaivām, gāžat uz aizkraukli 30. un 31. jūlijā un piedzīvosiet Eiropas čempionātu ātrumlaivām. Tur būs ko redzēt. Un vēl, ja jums kāds piedāvā izbraukt ar šādu tehniku, precīzi sekojiet instrukcijām un pirms starta noskaidrojiet visu, kas vajadzīgs, gan lai brauktu, gan droši tiktu krastā ar šo aparātu.